Lasu jūsu komentārus, dzemdību stāsti. Mūsu bērni ir dzimuši Kuldīgā, otrs pa ceļam mašīnā, trešais mājās. Ja vēlaties, lai jūsu bērni dzimst bez traumām, droši sazinieties ar vecmāti Agnesi Dejus Liepājā. Arī man ir briesmīgas dzemdību stāsts par pieredzi Liepājā. Nekad un nevienam neieteiktu doties tur dzemdēt. Ne visi, protams, tur ir briesmoņi, ir daudz un labi ārsti, taču, ja trāpi pie miesniekiem, tad ir bēdīgi. Faktu un dokumentu sagrozīšana tur arī ir topā. Un tās ir mūsdienas, nespēju noticēt, bet zinu vienu, ir jāmeklē un var atrast brīnišķīgus ārstus. Stāstu to no pieredzes. Ārste ir briesmīga, nevienu vārdu šai pretī neteicu, bet no viņas gāzās tāds negatīvisms un apvainojumi jau no paša sākuma. Pašās beigās nekas neizdevās, un tā tik teica, ka nevarēšu nemaz dabūt ārā bērnu, ka ķeizaru nevar paspēt vairs, izvilka ar vakumu. Pie tam par viņu sūdzības ir ļoti daudz. Par personālu. Biju 6 dienas tur, visas darbinieces zelts bija. Nāca ar mani pat vienkārši parunāties. Iesaku pēc savas pieredzes braukt uz Ventspils slimnīcu, kur ir profesionāli ārsti, vecmātes un personāls.